Ir ļoti liela iespēja, ka tu nemaz nezini šo faktu par Taivānu, un šim faktam ir saistība ar Latviju. Patiesībā, man liekas, ka pasaulē varētu būt vien daži tūkstoši cilvēku, kas zina šo faktu. Un tas fakts ir saistīts ar manu dzimto pilsētu Balviem. Ja tu seko man un mūsu piedzīvojumu internetā, tad zināsi, ka latviski video es vairs netaisu, bet šo, kas ir saistīts ar Balviem, es izdomāju, hei, uztaisīšu vienu video, jo cik gan cilvēki no Balviem ir bijuši šeit, Taujan pilsētā, kas ir Balvu māsas pilsētā. Jā, tieši tā. Un es šo faktu zinu jau kaut kādus vairākus gadus. Varētu būt arī aptuveni 20 gadus, un ja godīgi, zinot, ka māsas pilsētas, zinot, ka māsas pilsētas parasti ir kaut kādā ziņā līdzīgas pilsētas, es biju ļoti pārsteigts, nonākot šeit, Taujan, un ieraugot, kā izskatās šī pilsēta. Un, kā tev liekas, Taujan līdzīga Balviem, vai nē? Es domāju, ka nē. Es arī teiktu, ka nē. Varbūt, jā, varbūt pirms tiem 20 vai cik gadiem, kad Taujan kļuva par Balvu māsas pilsētu, varbūt tad, ejam ātri garām, varbūt tad tās līdzības bija lielākas, bet šobrīd, 27. gadā pavasarī, tagad, nu nē, šī ir pilnīgi savādāka pilsēta. Šī ir pilsēta, kurā dzīvo vairāk nekā 2 miljoni iedzīvotāju. Šī ir pilsēta, kurā mēs tagad dosimies nelielā pastaigā. Parādīsim, kad arī izskatās Taujan. Tātad, sveicināti Taivānas iedzīvotāji, Taujan pilsētas iedzīvotāji. Viņi nerunā ar mums. Ja tu gribi sekot mūsu citiem piedzīvojumiem pasaulē, tad mēs taisām video katru nedēļu, ir vairāki video katru nedēļu, un tie ir skatāmi kanālā Make Adventure Happen, kas gan ir angļu valodā. Bet tagad ejam skatīties Taujan. Vai kā pareizi izrunājat? Taujan? Taujan? Varbūt Taujan. Pareizi ir Taujan. Droši vien, ja tu atbrauksi uz Taivānu un pateiksi, kur Taujan ir, tu teiksi, Ja godīgi, man ir bišķiņ savādi redzēt to, ka šeit nav tāda normāla trotuāra, jo citādi Taivāna ir ļoti attīstīta, kārtīga, tīra, sakārtota, ērta. Super ērta patiesībā. Tā kā Dienvidkorejā, kur cilvēkam vienkārši ir ļoti ērti un patīkami dzīvot. Un atrodas Taujan pilsētā aptuveni 40 km no Taivānas galvaspilsētas Taipejas. Iekāp vilcienā 1, 2, 3 un tu esi Taujan. Starbucks kafejnīca. Mēs ieradāmies šajā pilsētā vakar, un tieši no Taipejas ar vilcienu tas bija, man šķiet, ka 40 minūšu brauciens, un bija tik patīkami, ka tagad marta beigās te ir aptuveni plus 30 grādi. Silti. Jā, pat nepierasti nedaudz, jo pirms pāris nedēļām bija plus 13. Jā, tā kā mēs bijām Taipejā pirms pāris nedēļām, pavadījām 17 dienas te Taipejā, tepat blakus, un bija augsti, lietaini. Jā. Tagad ir reāli kā vasarā. Tātad atrodamies mēs Taujanas centrā, kur smuks templis būs tulīt. Centrā aptuveni 1 kilometru attālumā no Taujanas galvenās dzelzceļa stācijas. Veikali šādi mazie, kur pārdod visas ikdienā nepieciešamās lietas. Ļoti daudz šeit. Viens no populārākajiem ir 7-Eleven, un tad vēl ir Family Mart. Nu, nekāds skaists templis. Ja nekļūdos, Daoistu templis. Cilvēki te pārsvarā ir vai nu daoisti vai budisti. Bet kā mums skaidroja vietējais cilvēks, tad Taivānā cilvēki reliģiju
uztver savādāk nekā mums ir pierasts Eiropā, Amerikā. Viņi pilnīgi mierīgi var praktizēt, sekot līdzi, ievērot tradīcijas no vairākām un miksēt to visu kopā ar tautas zināšanām un leģendām un tā tālāk. Tā ir absolūti normāla lieta. Skat, valoda. Valoda te ir ķīniešu. Tāpēc, ka vairāk mums cilvēku šeit, kas dzīvo, ir ķīnieši. Bet citādi. Reizēm sanāk izlīst kaut kur cauri. Bet citādi, te nav tāda, nu, kā teikt, Taivāna ir Taivāna. Un tā nav īsti Ķīna. Arī vīzu mums latviešiem nemaz nevajag. Ķīnā vajag, bet braucot uz Taivānu, ok. Bet braucot uz Taivānu vīzu nemaz nevajag. Sastāstīju jums, cik moderni ir Taivānā, un tagad mēs te pa ceļu lienam kaut kur cauri. Tā kā tādā Indijā. Jā, ir arī tā. Taču tas nemaina faktu, ka kopumā šeit tiešām ir ļoti patīkami būt mūsdienīgi, ērti. Ir iespējas staigāt, ir parki, ir zaļumi, ir publiskās toaletes visur. Man šķiet, ka Taivāna varētu būt numur 1 tāds publisko toalešu pieejamības. Tas maksas visur. Vēl Japānā esot, bet mēs vēl neesam bijuši Japānā. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim drīz. Jā. Reku ir ārā tā kā trenažieri. Nu, tādi nepārāk, bet nu... Tāpat, jā. Tāpat. Šie parasti tiek, viņus parasti lieto vecāki cilvēki. Jaunieši ir aktīvi Taivānā, es teiktu, bet viņi iet uz sporta zālēm. Un mēs tikko bijām pilsētā Hualien, kaut 150 km prom no šejienes, un tur sporta zāles bija tiešām visur. Cilvēki lieto tātad. Virzāmies mēs viena parka virzienā, kuru mēs atklājām vakar. Kaut kur tepat uz priekšu vien būs. Tur šobrīd zied sakuras. Ir sajūta, ka kāds templis ir aiz katra stūra. Kur atkal ir. Un ir arī parasti kāds cilvēks, kas iet un izmanto. Tāda degvielas uzpildes stacija. Tādas Taivānā vēl nav redzētas. Taisnība. Automāts, kur laikam iemet monētas iekšā un dabū benzīnu. Interesanti. Es tādas esmu redzējis tikai aizemē, kaut kur aizemē uz salām reizēm. Kaut kur vēl bija, bet nepārāk daudz. Īstenībā jā, ja izcelt vienu lietu par Taivānu un droši arī šo pašu pilsētu Taoyuan, tad gribās izcelt to, cik ļoti ērti te ir būt cilvēkam. Cik ļoti ērti te ir dzīvošanas ziņā, cik ļoti cilvēcīga ir sajūta. To vienmēr ir kaut kur veikals, nav grūti atrast visāda veida veikalu, kaut ko nopirkt, dabūt, aptieku dabūt. Te visur var staigāt, ir daudz parki, ir iespējas braukt ar riteni, ir publiskas toaletes, ir sporta zāles, ir bērniem, kur atpūsties, ir kur ar dzīvniekiem iet, ir par veciem cilvēkiem padomāts, ir muzeji, apskates vietas par ļoti nelielām cenām. Ies maksas ļoti mazas. Es gan nezinu, tu skatījies, vai šeit vispār šeit pilsētā ir kaut kādi muzeji vai ko tam līdzīgs? Es neskatījos, bet Taipejā ir ļoti daudz muzeju. Un daudzi maksā, tā kā daudziem maksā tikai 1 vai 2 eiro. Jā, tas ir lieliski. No swimming, tātad parkā peldēties te nedrīkst. Ok, tad mēs arī neiesim tur peldēties.
Skat, es teicu, ka te ir padomāts par riteņiem, un te ritenis velosipēds ir ļoti populārs pārvietošanās veids. Ja tu pērc vietējo transporta karti, tu vari gan braukt ar metro, autobusu, gan arī kādu gabalu nobraukt ar riteni. Šobrīd pavisam nesen viņi, lai vēl vairāk veicinātu to velo lietošanu, ir ieviesuši to, ka pirmā šķiet, ka pusstunda ir bez maksas. Tātad balvu māsas pilsētā, sadraudzības pilsētā. Šajā parkā zied skaisti koki. Es nezinu, sakuras vai ne sakuras, bet izskatās skaisti. Un ja salīdzinām ar vakardienas vakaru, svētdienas vakaru, vispār nav cilvēku. Tas ir ļoti forši. Skaisti. Un kā es teicu, tas nav nekāds retums. Šādi skaisti tīri parki, kur pastaigāties ar riteni braukt. Tas ir visur Taivānā. Tas ir ļoti brīvi pieejams un cilvēki to izmanto. Cilvēki dodas dabā, cilvēki iet pārgājienos. Taivānieši ir ļoti stipri. Tā kā mēs sapratām, kad kāpām kalnā tur pie Hualienas, tur mēs kāpām kopā ar vienu tādu pavecāku taivāniešu grupu, apmēram tādi, nezinu, 30 pensionāri. Viņiem tas temps tik tāds stabils. Jā, tā kā mums. Tā kā mums, jā. Tad mēs tur visi tā ātri gājām pret kalnu. Un kad bija tie brīži, kad mēs bijām viņiem priekšā, un tad viņi mums pakaļ, un tad arī tev ir tā sajūta, ka es taču nevaru tādu stāties. Kā tad tā, pensionāri mani tūlīt apdzīs, jo viņi turās tev līdzi. Jā, ļoti ātri iet. Stabilā tempā. Un visus tos 11-12 kilometrus pret kalnu augšā. Ļoti ātri gāja. Joprojām viņi tur ir. Un es domāju, tas ir saistīts ar to, ka viņi šeit ļoti to atbalsta. Tā ir lieta, ko cilvēki dara. Cilvēki sporto, kustās, staigā, dodas dabā. Cilvēki sporto ar bērniem. Skaisti, skaisti koki, 50 klāt. 50 klāt pie nākamā, nemaisīsim. Skaisti. Un jā, viņš šeit ļoti daudz arī būvē. Ir gan šīs jaunās mājas, gan arī katru atpakaļ bija, no kurienes mēs nācām, kur tās vecākas mājas. Taivānā vispār tā sajūta, ka lai arī viņi ir tik ļoti attīstīti un viss te ir ļoti moderni, viņi to tā īpaši neizrāda. Jā, cilvēks var braukt ar lepnu mašīnu, bet ģērbies ļoti vienkārši. Iet uz skaistu, dārgu restorānu ēst. Arī ģērbies ļoti vienkārši. Tāda šķiet ir tā kultūra viņiem, ka neizrādīt to, bagātību. To arī tā kā pilsētā redz, ka ir tās nesmukās ielas, vietas reizēm, bet ļoti kārtīgi iekārtots. Tā, ejam varbūt uz to kafejnīcu, kur mēs atradām. Paskatīsimies, vai varam dabūt mēs japāņu pankūkas šodien. Tā, zivis makšķerēt te nedrīkst. Skat, es atradu vienu taujienes līdzību ar balviem. Man liekas, ka balvos tirgu bija šitās brūnas kurpes. Tādas pašas kā šeit taujienā. Tā kā vismaz viena līdzība noteikti ir. Starp citu, tā japāņu pankūku vieta bija slēgta. Tāpēc ejam mēs pusdienās citur. Nebūs nekādi deserti, būs kārtīga zupa. Japāņu zupa. Jā, teksti te pārsvarā ir ķīniešu valodā. Tā kā mēs zinām ķīniešu valodu, tad ceļot nav nekāda problēma mums šeit. Mēs zinām čau un paldies, un tā arī mēs te funkcionējam. Ni hao, še, ni hao. Vēl mēs arī ciparus mākam izlasīt, ja tie nav ķīniešu valodā. Tā kā nav nekas grūts.
Ja nu tev bija uztraukums, ka šeit ceļot varētu būt grūti. Nav. Viss ir kārtībā. Tātad, ko mēs ņemsim? Udonis. Es domāju, ka man būs beef udon. Es laikam ņemšu spicy. Spicy pork. Aso zupu ar cūgaļu. Ok, man būs lielopa gaļa. And one spicy pork udon medium. You don't have. Okay, then beef udon medium 2. Skatāmies, kā top zupā. Yes. Tas viss taps tepat uzreiz līdz 1 minūtes laikā. Nūdeles. Gaļa. Buljoniņš. Ola. Vēl viena ola. Bams, viena porcija gatava. Un aiziet tas pat otrai. Nūdeles. Gaļa. 2 olas. Buljons. Šešē. Vienu garneli. Oh, 404. Thank you. Šešē. Sīpolis, ko mēs vēl pieliksim. Man būs jāpieliek, man liekas, ingvers. Es ķiploku pielikšu. Laikam tas ir ķiploks, es tā ceru. 404 Taivānas jaunie dolāri. Nedaudz virs 10 eiro, man liekas 12 eiro apmēram. Karote šķidrumam. Iebolīši. Visam pārējiem. Cenu runājot, apmēram tā arī maksā tādā foršā vietā, tirsniecības centrā. Ja mēs ietu restorānā, varētu būt arī aptuveni 10 eiro personai, nevis 6 eiro personai. Jā. Nav dārgi, nav ļoti lēti, ir ok. Ja ņemot vērā to, ka šis ir tiešām ļoti garšīgi, tad ir labi. Un dzērienu mēs paņēmām automātā. 1 eiro, elektrolītu, ūdens, dzēriens. Ļoti labi. Zivs panējumā, tādā plānā panējumā arī laba. Šo konkrētā mēs vēl nebijām mēģinājuši, bijām citus piedevas ņēmuši. Tā, labi, dodamies. Pareizi, jāiznes prom paplāti arī. Dodamies tālāk. Šodien mums ir tāda pirms lidojuma diena, tāpēc... Šešē. Tāpēc jā, bišķiņ tā kā klīstam apkārt. Gribās vēl nogriezt matus pirms braukt, jo kā gudri cilvēki saka, ja dodies ceļojumā no Taivānas uz Japānu, ja ir iespēja nogriez matus Taivānā, būs lētāk. Tā kā man arī gribās būt tam gudrajam cilvēkam un nogriezt matus Taivānā, kamēr ir lētāk. Ejam pasēdēt vēl nedaudz kaut kur, droši vien kādu tēju vai kafiju izdzert, pirms doties uz lidostu. Mums ir prātā viena konkrēta vieta. Transformers. Gan puika, gan meitene. Tikai Taivānā. Šeit es matus griezt neiešu. Tur ir dārgi. Skat. Spēļu automāti bērniem. Un ne tikai bērniem, arī pieaugušie ik pa laikam spēlē širos ļoti populāri Taivānā.
kā stāstīja jau atkal vietējais, tas esot tāda arī apzināta lieta, ko valdība esot darījusi, ka kaut kādā ziņā ir aizliegtas tādas datorspēles, bet šādas mehāniskas lietas, tā kā šis, kur tu nevis ekrānā skaties, bet tu daries ar rokām un trenē gan jau kā veiklību un uzmanību, tas ir, un tas tā kā tiek popularizēts pat. Tā, gaidam. Mūsu kafejnīcas ir kaut kur tur aiz stūra. Neesam nekad bijuši. Gājām garām šodien, izskatījās labi. Labi, ejam. Un mūsu viesnīca ir arī tepat aiz stūra. Pēc kafejnīcas iesim uz viesnīcu, brauksim uz Japānu. Bet pagaidām vēl pēdējie Kaujienas un Taivānas skati. Pa ceļām uz kafejnīcu paskats. Vēl viena lieta, kas ir ļoti izteikti Taivānas lieta. Un šķiet, ka arī Dienvidkorejā mēs to redzējām ļoti daudz, ka viņiem patīk šie automāti, kur tu vari mest iekšā modētas naudu un tad mēģināt izvilkt ārā kaut kādu mantiņu. Reizēm viss izskatās tā kā baigi loģiski, tur ir kaut kāda konkrēta tipa mantiņas iekšā, bet reizēm ir absolūti kaut kādas dīvainas lietas. Labi, tiešām šeit tiešām viss izskatās ļoti loģiski un normāli, bet šeit kaut kādi cepumi, mantiņas, nezinu, kas otru kastēs iekšā, visādi dīvainas lietas, atkal mantiņas. Un viena lieta, ko mēs sapratām, kur te ir, diezgan te vispār tas ir vai nē, viņiem reizēm ir arī rakstīts, kas ir tā summa, cik tev laikam ir jāiemet, ka ja tu iemetīsi vismaz to summu, tad noteikti vismaz vienu lietu dabūsi. Tā mēs to sapratām. Un tās summas parasti varējas starp 10 un 20 eiro. Tā, kafejnīca. Kur ir kafejnīca? Tepat vien ir. Iesim šeit. Izskatās skaisti. Tā, ko mēs ņemsim? Ok, man liekas, ka ar mūsu ķīniešu valodu tur nepietiks varbūt. Labi, ka šeit ir arī angliski. Šeit arī ir angliski. Šeit pat ir atzīmēt, cik daudz kofeīnas ir iekšā laikam. 2 tējas 130 Taivānas dolāri. Nepilni 4 eiro. Piena tēja ar pienu un cukurs. Ļoti garšīgi man ir. Garšo manu. Man nav tik daudz cukura. Man ir melnā tēja un tev? Kaut kāda cita. Oolong tēja man ir. Oolong. Un ir oolong. Man viennozīmīgi patīk manējā vairāk. Tavējās stiprāka. Jā. Manējā ir mazāk stipra. Un man ir mazāk cukuru, vairāk ledus. Jā. Var izvēlēties cukuru un ledus daudzumu. Tā ir ļoti tāda izplatīta lieta, un tēja ir ļoti izplatīta lieta Taivānā. Un ļoti izplatītas arī tās saucamā burbuļtējas. Iespējams, tu pat esi redzējis kaut kur, nezinu, Latvijā. Ne, Latvijā arī bubble tea ir, bet pasaulē, teiksim, ja tu redzi kafejnīcās, bieži vien ir, viņi pat saka Taiwanese bubble tea, Taivānas burbuļtēja. Un tas ir ļoti izplatīta lieta, bet arī vienkārši šādas tējas, kad nav nekādi burbuļi, bet ir tēja. Melnā, zaļa tēja ar pienu tēja, bez piena, ar kuriem sīrupiem. Es redzēju, šeit bija ar to Yakult jogurtu arī. Es esmu pārsteigts. Mēs dzerām, bet šī man ir personīgi viena no pašām labākajām. Ja vēl šī būtu ar burbuļiem, tā kā man patīk, tad vispār būtu pasakaini. Un ar to pabeigsim šo video. Es šaubos, ka es tuvākajā laikā filmēšu kaut ko latviski, bet angliski, kā jau es teicu, sākumā mums ir parasti 3 vai 4 video nedēļā. Make Adventure Happen kanālā, YouTube'ā. Skaties tur. Čau! Līdz citai reizei. Čau, un arī saka čau.